Labdien! Šodien parunāsim par tādu iniciatīvu kā biedrība Drosme darīt. Skatīsimies, ko viņi paši par sevi raksta savā mājaslapā. Drosme darīt kopienus un dabas spēks. Sveiki! Mēģināsim saprast, kas viņiem ir tas kodols, kādi mērķi, kāda pieeja tieši Latvijas dabas aizsardzībā. Un kas, teiksim, uzreiz krīt acīs, viņa fokus ir uz tām bažām par, kā viņi saka, nekontrolēto vēja fermu būvniecību. Mērķis it kā ir aizsargāt Latvijas dabu, kultūras vērtības. Jā, un tas nosaukums. Pats nosaukums vien drosmi darīt, vai ne? Tāds. Liek domāt par aktīvu rīcību. Tieši tā, ļoti zīmīgs nosaukums, un skatoties viņu pašu materiālos dziļāk, tur iezīmējas tādi kā divi galvenie virzieni. Proti? Viens ir tā tiešā vides aizsardzība, protams, bet otrs, kas ir ļoti svarīgs viņu pieejā, ir tas uzsvars uz sabiedrības līdzdalību, ka lēmumiem jābūt caurspīdīgiem, jāiesaista cilvēki. Labi, konkretizē. Tātad viņu pašu definētie mērķi, ko varam tur izlasīt, ir principā 3. Pirmkārt, šī jau pieminētā sabiedrības līdzdalība. Aktīva iesaista, skaidrība, diskusijas. Otrkārt, izglītošana, informēt cilvēks par dabas aizsardzību. Un treškārt, atbalstīt konkrētas dabas saglabāšanas iniciatīvas. Tas diezgan standarta NVO pieeja, bet interesanti tieši vēja parku kontekstā. Jā, bet tas, kas šeit ir, manuprāt, interesanti un ko viņi paši uzsver kā savu to pievienoto vērtību, ir tas mēģinājums nākt ar konstruktīvu redzējumu, nevis tikai būt pret. Viņi saka, ka atbalsta ilgtspējīgu enerģētikas attīstību, bet, un te ir tas bet, te jābalstās zinātniskos pētījumos starptautiskā pieredzē. Tātad fokus uz pārdomātu pieeju. Skaidrs. Ne akli pret, ne akli par. Un tas galvenais mērķis, protams, paliek mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, saglabāt dabas vērtības. Bet vai viņi tur mājaslapā arī min konkrētāk, kas ir tā zinātniski pamatotā pieeja, vai kādi piemēri tai labākajai starptautiskai pieredzei? Tas tā palīdzētu saprast dziļāk. Tajā materiālā, ko mēs apskatījām, tik detalizēti piemēri vai pētījumi nav uzskaitīti, bet pat šī pozīcija uzsvars uz racionalitāti, uz pierādījumiem acīmredzot, rezonē. Par to liecina, piemēram, tās atsauksmes no Jāņa Bērziņa, Andra Ozola, kas tur ir atrodamas. Tas rāda, ka ir kaut kāda atsauksība sabiedrībā. Sapratu. Turklāt, redz, biedrībai ir arī skaidra struktūra. Ir nosaukti valdes locekļi Andris Šilleris, Kaspars Bokta, Ieva Siļķe, un tas, protams, parāda, ka tā nav tikai abstrakta ideja, bet, organizācija ir konkrētiem cilvēkiem aizstās. Un šo visu savu struktūru, idejas, aktivitātes viņi arī cenšas komunicēt diezgan plaši, vai ne? Vietnē tur ir norādīti vairāki kanāli. Tieši tā. Komunikācija ir vēl viena lieta, kam viņi šķiet pievērš uzmanību. Ir gan komūna, gan grupa, gan lapa sociālajos tīklos minēta, Instagram konts, e-pasts. Jā. Tas viss liecina par tādu mērķtiecīgu darbu, lai veidotu kopienu, lai izplatītu informāciju, uzturētu dialogu. Tātad, ja tā mēģinam apkopot galveno no šī avota, sanāk, ka Drosme darīt ir iniciatīva, kas fokusējas uz Latvijas dabas aizsardzību. Īpaši reaģējot uz tiem vēja parku izaicinājumiem. Un viņu pieeja, kā paši to saka, balstās divos, tādos kā pilāros. Aktīva sabiedrības iesaiste un uz zinātne balstīta vides aizsardzība. Jā, un skatoties tā nedaudz plašāk šīs biedrības darbība, kā tā aprakstīta viņu pašu resursos, ļoti labi ilustrē vienu no mūsdienu lielajiem izaicinājumiem. Kādu tieši? Kā sabalansēt to nepietīšamību pēc enerģijas ar vides aizsardzības prasībām? Un tajā pašā laikā nodrošināt, ka tie procesi ir demokrātiski, ka sabiedrība jūtas sadzirdēta. Tas ir, ļoti sarežģīts līdzsvars, ko meklēt. Jā, pilnīgi noteikti. Un tas neizbēgam veden uz jautājumu tālākām pārdomām, vai ne? Kā ik viens no mums varētu efektīvāk iesaistīties vides lēmumu pieņemšanā, savā kopienā. Neatkarīgi no tā, vai runa ir tieši par vēja parkiem vai par jebkādiem citiem lokāli svarīgiem vides jautājumiem. Un ko tad katram personīgi nozīmē šī drosme darīt, domājot par rūpēm par vidi mums apkārt? Jā, labs jautājums pārdomām.